Esiet sveicināti, bowling draugi, klāt ceturtdiena, un šodien apskatīsimies rezultātus par 4. tūri, kā arī ieskatīsimies uz priekšu, kas mums sagaida nākamajā nedēļā. Tad, kā zināms, līga mums notiek pirmdienās, otrdienās, pirmdien spēlē Platīna un Gold, otrdienās Silvers un Bronze. Tad apskatīsimies aktuālos rezultātus, kas noticies svarīgākais statistikā šajā nedēļā. Un tad ķeramies klāt, sāksim ar Platīnum divīziju. Šeit šonedēļ mums bija pāris interesantas spēles. Tā apskatīsimies rezultātus. Tenpin uzvarēja komandu Tenpinkam ar 8-2. Šeit bez jautājumiem, es domāju, tas bija arī paredzams. Tad spēle NB pret Jaunie Buki. Kā es iepriekšējā reizē stāstīju, tad iespējams, ka šī spēle beigās būs arī diezgan sīva spēkošanās, ka Jaunie Buki jau nemaz tik vienkārši nebūs pret šo komandu, un tā arī izrādījās taisnība. NB pret Jauniem Bukiem tikai 6-4 uzvara, lai arī pirmās divas partijas bija ļoti pārliecinoši uzvara Jauniem Bukiem ar 162 ķegļiem un 84, bet 3. un 4. partijā tad NB parādīja, ka viņi arī ir spējīgi uz labiem rezultātiem, kā redzam, kā mainījās. Gandrīz par 40-50 ķegļiem vairāk uzmeta komandu un spēja aizķerties šajās abās partijās un iegūt 4 punktus. Diemžēl summā jau bija zaudēts pirmajās divās partijās pārāk daudz, un tāpēc par 3. un 4. partiju neizdevās vairs atspēlēties. Bet kā redzam, NB komandā izdevās ieķerties šajā spēlē un dabūt arī punktus. Kā redzam, 3. un 4. partijā Ivaram jāizgāja spēlē. Bet beigās Jaunie Buki svin 3. uzvaru. Tālāk satikās savā starpā komandas Aks grupa un TMR. Šeit arī bez pārsteigumiem. Komanda Aks grupa diezgan pārliecinoši uzvarēja 10-0. Un 4. spēle bija Mr. Fixer pret AZ Bowlings. Šeit arī bija diezgan sīva cīkstēšanās, tad apskatīsimies protokolu. It kā liekas, ka 8-2, it kā pārliecinoši, bet apskatoties tuvāk rezultātus un tās summas, cik atšķirās šie ķegļi, tad mēs redzam, tikai 52 ķegļi pirmajā partijā. Mr. Fixer zaudēja 2. uzvarēja 14, 3. 32 un 4. 47. Nemaz tik liels tas pārsvars nebija. Arčuvam ļoti labi, pirmās 2 spēles. Beigās zaudējums ar 117 ķegļiem. AZ Bowlings ar 2. uzvaru pēc kārtas, un komanda pamazām tā kā iet visu laiku uz augšu. Redzam, komanda jau ir 5. vietā, 16 punkti. Un šeit būs interesanti vienīgi, Jaunie Buki ar 4 uzvarām, 4 spēlēs. Šajā tūrē mums rekordi ne komandu, ne spēlētāju rekordu Platīnumā nav bijuši. Kā es iepriekšējā video sāku runāt par to, ka tik daudz rekordu, kad jau tur bez mazai puse rekordu jaunu komandu uzstādījušas salīdzinoši pagājušo sezonu, un lūk, pienāk 4. tūra nākamā, un visās divīzijās neviena jauna komanda rekordu, neviena vienkārši. Un individuālie tikai, ja es nekļūdos, bija 3 vai 4. Tā kā mazāk runāsim par šiem, kad ļoti daudz, un viss tieši notiek pretēji. Kā krievu valodā tāds vārds nakārkala. Tāds vārds ir, par to tad mēs nerunāsim. Skatīsimies, kas mums ir nākamajā tūrē. Nākamajā tūrē komandas tā spēlē Jaunie Buki pret Mr. Fixer. Šeit būs interesanti paskatīties, vai Jauniem Bukiem izdosies 5. uzvaru gūt. It kā jau, ja skatās pēc statistikas un pēc visiem rādītājiem, tad
jauniem bukiem būtu jāuzvar diezgan pārliecinoši, jo mēs arī redzam vidēji 203, Mr. Fixer 178. It kā arī viss norāda to, ka vajadzētu būt viegli uzvarai, bet pret MP bija līdzīgi, ja. Arī likās, ka būs ļoti pārliecinoši uzvara, bet arī atšķirīgi redzam, ja liela diezgan vidējā. Bet beigās ir cīkstēšanās un 6-4, tāpēc nenorakstīsim Mr. Fixer komandu un redzēsim, kā viņam klāsies. Un šis nākamais pāris ir AZ Bowlings pret AX grupa. Šeit būs ļoti interesanti, manuprāt, spēle. Jā, šeit būs cīkstēšanās. Domāju, ka grūti prognozēt. It kā AX grupai būtu jāvina, arī diezgan pārliecinoši, bet jā, pašā laikā AZ Bowlings ir pierādījis savas pēdējās spēlēs, jo, ka viņi var spēlēt augstā līmenī 2500 summu, 2400, AX grupai 2600, abas divas ļoti rezultatīvas komandas. Un šī ir, jā, var teikt, tūras grūtākā spēle par prognozējumā. Es domāju, ka būs kāds 6-4, vai viena komanda vai otru uzvarēs. Jā, šeit grūti jau kaut ko prognozēt. Trešais pāris būs Tenpin pret NB. Un ceturtais Tenpin Kam pret TMR. Šeit arī kā Tenpinam vajadzētu būt vieglai uzvarai. Un Tenpin Kam, es domāju, ka arī būs uzvara pret TMR. Un vēl aizmirst piebilst par tīrumu divīziju, ka šajā tūrē komanda Tenpin guva savai komandai 200. uzvaru līgā. Mēs varam apstīties. Ir tātad uzvaras, 200 uzvaras komandai Tenpin. 3 komandām ir tikai pāri par 200. Tas ir pirmajā vietā Wolfpack 214, kaut arī jaunie Buki 209 un Tenpin arī 200. spēle, ar ko komanda arī apsveicam. Tā, apskatīsimies Gold divīzijas statistiku 4. tūrē. Arī apstīsimies kādi rekordi bijuši, kas pat, sāksim, apstīsimies kādas spēles mums bija. DFK tikās ar komandu Pārdaugavā, diezgan pārliecinoši uzvarāja Pārdaugavai, 300 ķegļi. Jā, diemžēl AFK kaut kas nav aizgājis tagad tā, ja redzam iepriekšējā spēlē 57. 4 ķegļiem tikai vairāk. Jā, pēc pirmās, pēc otrajā bija 2183 un pret Aldēniem 2002. Jā, sākums bija diezgan iespaidīgs, un tā komanda kaut kā sāk nedaudz buksēt, un kā vairs tā spēle neiet viņiem no rokas, diemžēl, jā. Laikam no viņiem gaidīsim lielāks pārsteigums otrajā kārtā, jo pirmajā kārtā izskatās, ka komanda tomēr nespēs pacīnīties par top 2. Tā otrā spēle mums bija Tragedy pret Deep Purple. Šeit arī pārliecinoši uzvar Deep Purple 8-2. Tā, un interesantākā, manuprāt, tūras spēle, kas bija Goldā, tas ir Universal Services pret Aldēns Holding. Lai arī it kā pārliecinoši uzvara 8-2, bet tad mēs attīsimies spēles protokolu, tur bija viss ļoti, ļoti tuvu un varēja būt kā uz vienu pusi, tā uz otru pusi viss aiziet. Tātad mēs attīsimies Universal Services pret Aldēns. Jā, skatāmies pirmā spēle, Universal Services vinnēja par 2 ķegļiem. Jā, skatāmies, Tad Nervous Strongs noteikti pēdējos metienos bija jādzer spēlētājiem. Jā, redzam, 2 ķegļi, tas ir interesanti būt apstīties pēdējos metienus komandām. Otrajā spēlē Universal Services zaudēja 30 ķegļiem, kas arī ļoti maz, arī visticamāk pēdējā metienā viss izšķīrās.
Un tas pats arī 3. un 4. Visas partijas bija ļoti, ļoti līdzvērtīgas, un te izšķīrās visi pēdējā frēmā. Būtu interesanti jāapstīties šo spēli klātienē. Redzam, visi ļoti, ļoti blīdi. Tikai 53 čegus zaudēja summā Universal. Jā, diezgan sāpīgi zaudējums. Bija iespēja apspēlēt līderus. Neko darīt. Jā, un 4. spēle bija Cornish Sharmagedonu. Šeit diezgan pārliecinošā uzvara Sharmagedonu. Ja skatāmies tā pēc vidējiem, kā mēs redzam, Aldens un Deep Purple pirmajās 2 vietās diezgan pārliecinoši. Pārdaugavai 188 vidējais. Jā, te viss diezgan tuvu. Ja skatāmies rekordus, tad tūrē mums tā Gold divīzija rekords vienīgs Pāvels Isats, viens spēles rekords 278. Tā, nākamajā tūrē spēlē Gold divīzijā Deep Purple pret Cornish. Šeit es prognozētu, ka Deep Purple uzvarēs diezgan pārliecinoši. Nākamā spēle Sharmagedonu pret Universal Services. Šī varētu būt tāda tūrs spēle, var teikt, kurā būs diezgan interesanti, jau gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi var aiziet. Un domāju, ka te būs minimāla uzvara vienai vai otrai komandai. AFK pret Trač Team. Šeit, es domāju, AFK komanda uzvarēs 8-2, tad Pārdaugava Aldens Holding. Šeit arī varētu būt diezgan interesanti, jo Pārdaugava pēdējās spēlēs ir parādījusi labus rezultātus, un es domāju, ka viņi var vienam no līderiem arī atņemt diezgan daudz punktus. Bet to mēs skatīsimies nākamajā tūrē. Tā, tas būtu par Gold divīziju. Tad skatīsimies, kas mums ir Silverā. Turpinam ar Silver divīziju. Šeit viss ir diezgan bija vienkārši šajā tūrē un pašsaprotami. Skatāmies, ja tad rezultātus. Komanda Raks uzvarēja komanda Daks 8-2. NB Rīga uzvarēja Relax. Brooklyn vispār Bowling un Wolfpack Sip. Visi rezultāti bija prognozējami. Vienīgi, mēs redzam, ka Daks komanda Malači turpina, lai arī viņiem šajā spēlē nebija pieaicinātais. Ja. Mēs redzam, ka komanda vienalga spēja vairāk par 2100 čekļiem uznes spēlē un var pacīnīties. Un tā komanda Raks pārējās spēles īsti komentēt. Tur neredz, tur viss ir pašsaprotams. Un domājams arī skaidrs iziet gan top 2, gan pēdējās 2 vietas. Es domāju, šeit ir līdz pat turnīra beigām, pirmās kārtas. Es domāju, tā arī viss paliks. Ja skatāmies rekordus šajā tūrē, rekords bija Raks komandā, Jānis Štokmans, gan viens spēles rekords viņam, gan arī 4 spēļu. 279 un 911. Tā, nākamajā tūrē tiekās savā starpā Relax Wolfpack. Sip Brooklyn, Raks pret NB Rīga un Daks pret vispār Bowling. Wolfpack, domāju, ir skaidrs, Tad uzvarēs šajā spēlē. Sip Brooklyn. Šī varētu būt tūris tāda sīvākā spēkošanās, jo komanda diezgan līdzvērtīgs, tur Brooklyn būs 6-4 uz vienu vai otru pusi. Raks pret NB Rīga, šeit arī, es domāju, Raks uzvarēs diezgan viegli. Un Daks pret vispār Bowling, un, redzot, kā pēdējās spēlēs vispār Bowling klājās, tad domāju, ka Daks būs ļoti pārliecinoši uzvaru 10-0. Lai kā arī negribētos, bet, tomēr mēs skatāmies visu statistika, redzam vidējais 151 pret 172, te būs vienīgi, man liekas, spēkošanās, kurš būs priekšpēdējais vai pēdējais, būs vispār Bowling pret Relax. Tā, tas par Silver divīziju.
Tā, tagad apskatīsimies bronzas divīziju. Manuprāt, šajā turē bronzas divīzija bija visinteresantākā no visām divīzijām. Šeit visinteresantākās spēles bija, lai arī tikai 3 spēles, bet 2 no šīm 3 spēlēm bija tiešām aizraujošas un interesantas. Tad sāksim ar pirmo Bowling Sharks pret Nopietni. Jā, lūk, ko es arī iepriekšējā video teicu, ka šī būs uzmazai kārtas svarīgākā spēle. Tur noskaidrosies, ja, kur komanda būs otrajā vietā, ja, kur būs otrajā vietā, kur trešajā. Un kā mēs redzam, tad šajā spēlē komandai Nopietni izdevās apspēlēt ar 10-0 komandu Bowling Sharks. Nezinu, jā, Bowling Sharks var vainot tikai sevi. Mēs skatāmies uz summu komandas 1869. Lai gan iepriekšējā spēlē komandai bija 2200, tas kāds kritums komandai, 400 čegļiem, kaut kas fantastisks, jā, 1900 bija pirmajā tūrē, arī diezgan labs rezultāts, jā, un 1800 komanda tiešām, nezinu, kas notikās, skatīsimies, jā, protokolu, nolaišos Nopietni, lai saprastu, kas tur īsti bija. Mēs redzam, ja Nopietni komandā ir, tikai Gunters ir vecā sastāva ir. Tad viņiem ir jaunpienācies Haralds Dambergs, viņš ir no jauniešu bowling tūras spēlētājs. Un bija pieaicinātais spēlētājs, ja es nekļūdos, no Relax komandas. Un, jā, nospēlēja ļoti labi. Nopietni, jā, šī viena no labākajām spēlēm pēdējā laikā. Ļoti labi summa, un ja spēlētāji šādi saglabāsies arī pārējās spēlēs, tad iespējams, ka komanda arī paliks šeit otrajā vietā, es domāju. Cīņā 50 čegļi, 97, 3. 4. varēja pacīnīties Bowling Sharks, jā, varēja uzvarēt. Ja, sanāca, kā sanāca, jā, nopietni maleči. Apspēlēja 10-0 un skatāmies turnīru tabulu komandā atraujās diezgan pārliecinoši. 2-3-8, Nopietni 32. Iespaidīgi, jā. Vēl palikuši tikai 2 spēles. 2 spēles, jā, divnieks diezgan stabils. Jānotiek ļoti lielai neveiksmei, ja Nopietniem ir jāzaudē, labi, komandai 2 iespējas viņš zaudēs, Straik Zilām jāspēlē, Straik Zilām 2 spēles palikušas, jā. Un komanda Bowling Sharks spēlē pret Molotovs, Straik Zilām un Zaļie Pumpuri. Jā. Un 3. spēle arī bija ļoti interesanti. Ja būtu iespējams klātienē redzēt, gribētu apskatīties šo spēli, jo tad sīvas īstēšanās, es redzēju, Zaļie Pumpuri 4-6 tikai zaudēja Straik Zilām. Un šeit arī cīņa katrā spēlē. Mēs redzam, pirmajā spēlē Zaļie Pumpuri 23 čegļus uzvarēja, 2. 10 zaudēja, 3. 17 uzvarēja un, jā, 4. partija bija izšķirošā un liktenīgā priekš Zaļiem Pumpuri. 104 čegļi zaudēti un, jā, un līdz ar to arī summa zaudēta un komanda tikai 4 punktus beigās. Lai gan varēja visus 8 dabūt. Un pat, ja priekšpēdējā partijā veiksmīgāk nospēlēt varēja arī visas 10. Šeit bija tiešām tāda cīkstēšanās, interesanta spēle, jā. Tā, un par rekordi, tā kāda vidēja, 290, nav skatāmies kāds pārsvars. 220, jā, 70 čegļi. Bowling Sharks 168. Nav tur ko komentēt, jā. Tā, noskatāmies kādi rekordi šajā turē. Haralds Dambergs, jā, jaunpienācies. Loģiski, ka viņam jārekordi gan 1 spēles, gan 4 spēļu.
Un tā nākamā tūre 2 pret Itāļu Latvija. Nu, šeit es neko neteikšu. Bowling Sharks zaļie pumpuri. Nu, šeit, es domāju, Bowling Sharks uzvarēs. Ja ne 10-0, tad 8-2 varētu būt Molotovs pret Strike Zīles. Šeit būs spēkošanās, un šeit būs, es domāju, kā 6-4. Uzvarēs Molotovs, bet, kā viss atkarīgs no Strike Zīlām, kā viņiem aizies, jā. Te būs interesanti cīņa. Un, 3 spēles pareizi bowli mums bronzāja. Jā, tas ir par divīzijām, par statistiku šajā tūrē. Un pārējā statistika, jūs varat apstīties, es ieliku Facebookā, tur papildus, jā, kaut kas tur par tūrē kāda, kas tur ir, jā, un, šī kārta, šī tūre mums diezgan tāda maza rezultatīva tajā ziņā, ka neviens komandas rekords, tikai kādi 3-4 individuālie. Skatīsimies, kāds būs turpinājums. Un tad tiekamies jau nākamā ceturtdienu un veiksim visām komandām un foršas interesantas spēles.